Bluejs ir šovs, kas atceras visu. Katra rotaļlieta, kas atstāta uz plaukta, katra uzlīme uz sienas, katrs tēls, kas parādījies kadrā. Tāpēc, kad kāds tēls vienkārši pārstāja parādīties, fani to pamana. Un šodien mēs runāsim par visiem tēliem, kas pazuda no ekrāna. Tēvus, ar kuriem šovs tevi iepazīstināja, lika tev pie tiem pieķerties, un pēc tam tā arī īsti neatgrieza. Žans Luks. Sāksim ar to, kas patiešām sāp. Bluejs un Žans Luks satikās kempinga brīvdienās, un viņi izveidoja vienu no skaistākajām draudzībām, ko šovs jebkad ir parādījis. Āķis? Viņi viens otru nesaprata. Viņš runāja franču valodā, viņa runāja angļu valodā, bet tas viņus neatturēja no rotaļām, izpētes un galu galā kopīgas koka iestādīšanas. Vārdi nebija nepieciešami. Sērijas beigās šovs pārlec uz priekšu laikā, parādot viņus abus kā pusauģus, kuri atkal satiekas zem tā paša koka. Un sērijā Bingo, ja paskatās uz sienu fonā, var pamanīt Blueja zīmējumu, kurā viņa attēlojusi sevi un Žanu Luku, kas joprojām tur karājas pēc vairākiem sezonām. Viņa nekad neaizmirsa. Jautājums ir, vai šovs ļaus viņiem atkal satikties? Vinija ir šokolādes krāsas labradors, kuru Blueja satika sērijā Kafejnīca, kur abas meitenes uzreiz satuvinājās spēlējot rotaļu laukumā. Sērijas Bandits bija sadraudzējies ar Vinijas tēti Fido un pat uzaicināja viņus brokastīs. Un te sākas dīvainais. Fido patiešām atgriezās. Sērijā Ideāls viņš un Bandits redzams sarunājas kā divi cilvēki, kuri palikuši draugi. Tēva draudzība izdzīvoja, kas nozīmē, ka Vinija joprojām kaut kur ir, bet viņa vairs nekad neparādījās. Nereizi. Bandits izdarīja savu daļu. Viņš saglabāja draudzību ar Fido. Bet kāpēc Vinija nekad nav atnākusi uz tām brokastīm, uz kurām viņa solīja atnākt? Klojas brālis. Kloja ir viena no Bluejas tuvākajām draudzenēm. Viņa ir parādījusies vairākās sērijās. Viņai ir sava īpaša sižeta līnija sērijā Astoņkājas, un viņas ģimene šķiet kā pilnvērtīgi izveidota Bluejas pasaules daļa. Tāpēc viņas mazā brāļa gadījumu ir vēl grūtāk izskaidrot. Viņš parādījās sērijās Burvīgais ksilofons un Brauciens ar ratiem, kā jaundzimušais, kurš stūmj ratiņos, 2 sērijas. Pēc tam nekas, pilnīgi pazudis, it kā viņš nekad nebūtu eksistējis. Lūk, kas to padara tik dīvainu. Kloja turpina parādīties. Parādās arī viņas mamma. Ģimene acīm redzami joprojām ir daļa no šova, bet mazais brālis pazuda, kamēr viss seriāls virzījās uz priekšu bez viņa. Ņemot vērā šova laika līniju, tagad tam mazulim jau vajadzētu būt mazuļa vecumā, varbūt pat bērnu dārza vecumā. Visa ģimene ir tepat. Tad kur viņš ir? Čilijas mamma nomira ilgi pirms Blueja un Bingo piedzimšanas. Tas nozīmē, ka meitenes nekad nav satikušas savu vecmāmiņu no mammas puses. Un tomēr viņa ir visur. 2 viņas fotogrāfijas karājas Healer ģimenes priekšnamā. Vienā viņa ir kopā ar Mortu, Brendiju un Čiliju, bet otrā viņa ir viena pati uz zirga. Mēs uzzinājām mazliet vairāk par viņu sērijā Pūķis. Čilijas atmiņās viņa redzama kā sirsnīga, iedrošinoša māte, kura mazajai Čilijai teica turpināt zīmēt, pat ja viņas zirgi neizskatījās pareizi. Tas ir vienīgais laiks, kad mēs jebkad par viņu dzirdējām. Viena atmiņa, viena sērija. Un tad viņa atkal ir prom. Atkal tikai fotogrāfija uz sienas. Tātad jautājums ir, kad mēs redzēsim atskata sēriju par viņu? Indija, tēvs un mazā māsa. Parunāsim par 2 tēliem, kuri tehniski pastāv, bet nekad nav parādījušies. Indija ir viena no Blueja tuvākajām draudzenēm. Mēs esam diezgan daudz redzējuši Indijas mammu, bet Indijai ir arī mazā māsa, kura piedzima priekšlaicīgi. Un ne māsa, ne Indijas tētis nekad nav parādījušies uz ekrāna. Un dīvainākais visā šajā ir tas, ka sērijā Ģimenes sapulce Bluejs pat pieminēja, ka Healeri devās uz Indijas mājām vakariņās, kas liecina, ka abas ģimenes ir diezgan tuvas. Tātad priekš raidījumu, kas tik ļoti rūpējas par ģimenes attiecībām, tas ir ievērojams iztrūkums. Priekšlaicīgi dzimis bērns ir pieredze, kas izmaina visu mājsaimniecību. Fakts, ka raidījums to pieminēja un tad devās tālāk to neizpētot, šķiet kā neatrisināts sižeta pavadiens. Mija un kapteinis. Daži tēli pazūd klusi, citi pazūd tieši tad, kad viņu stāsts tikai sākās. Mija un kapteinis noteikti ietilpst šajā otrajā grupā. Viņi parādījās sērijā Barkas laivas, kur Bluejs un Makenzijs pirmo reizi uzzināja, kā izskatās romantiskas jūtas starp 2 cilvēkiem. Kapteinis un Mija abi viens otram patika, vienkārši un skaidri, un visa sērija veda uz to. Tad sērija beidzās. Un būtībā ar to viss arī beidzās. Viņi uz mirkli parādījās fonā atrakciju laukumā, sērijā Karija misija, bet viņi vairs nekad nav bijuši stāsta centrā. Seriāls ieviesa veselu emocionālu pavadienu, un tad to atstāja nepabeigta. Cerams, ka 4. sezona šo tēmu atsāks, jo šie abi ir pelnījuši pienācīgas beigas. Vintona mamma.
Vintons dzīvo kopā ar savu mammu, bet regulāri apciemo tēti, un tomēr viņa mamma nekad nav parādījusies ne seriālā, ne kādā citā Bluey materiālā. Tas ir ievērojami, ja tā padomā. Viņa ir vecāks, ar kuru viņš patiesībā dzīvo, un viņa ir pilnīgi neredzama. Līdz 3. sezonas beigām Vintons pārcēlās dzīvot pie sava tēta un terjeru ģimenes, kas nozīmē, ka kādā brīdī dzīves apstākļi mainījās. Vai viņa pārcēlās prom, vai viņa nolēma, ka jaunā apvienotā ģimenes situācija Vintonam ir labāka? Tur ir vesels stāsts par vecāku, kurš klusi atkāpās, un seriāls to vēl nav izstāstījis. Vintona mamma varētu būt pats interesantākais neredzamais tēls visā seriālā no stāstījuma viedokļa. Bosko. Šis ir viens, ko lielākā daļa cilvēku pilnībā aizmirst, lai gan sekas ir milzīgas. Sērijā divkāršā aukle Blueja piemin Bosko, Friskijas bijušo draugu. Bosko ir grūti mīlēt, vairs ne. Un veids, kā viņa piemin, pasaka visu. Viņu pazina. Ne tikai zināja par viņu, bet patiešām viņu pazina. Friskijs bija iepazīstinājis viņu ar savu krustmeitu, kas nozīmē, ka attiecības bija pietiekami nopietnas, lai laulība šķistu reāli iespēja. Tad kāpēc viņi izšķīdskīrās? Friskija uzvedībā ir apslēpti pavadieni. Kad Rats mēģina panākt, lai viņa pārceltos prom no Brisbenas, viņa reaģē ar īstām, redzamām dusmām. Tādas dusmas nerodas no zila gaisa. Daudzi fani uzskata, ka tieši Bosko ir iemesls, ka viņš bija tas, kurš vēlējās, lai viņa aizbrauc, bet viņa atteicās, un viņa zaudēja viņu kā cenu par palikšanu. Ja tas ir taisnība, tad tas, ka Friskija veido dzīvi kopā ar Radu tieši tajā pašā pilsētā, kuru viņa atteicās pamest, iegūst pavisam citu nozīmi. Rastie tēvs ir viens no nozīmīgākajiem neredzamajiem tēliem visā šovā. Viņš ir karavīrs, kurš dienē tālu prom no mājām, un visu, ko Rastejs zina par disciplīnu, lojalitāti un to, ko nozīmē būt drosmīgam, viņš ir iemācījies no sava tēva. Ironija ir tāda, ka mēs šo vīrieti gandrīz nekad neredzam. Sērijā Armija viņš parādās tikai no mugurpuses, seju nekad nerādot. Tikai sērijā Krikets mēs iegūstam kaut ko personiskāku, vēstuli, ko viņš uzrakstīja savam dēlam. Padara to vēl interesantāku tas, ka sākotnēji Rastijs bija paredzēts kā galvenais seriāla varonis, pirms radītājs Joe Brums pārorientējās uz Blueju. Ja šī sākotnējā versija būtu īstenojusies, Rastija tēvs visticamāk būtu bijis centrālais tēls. Tās versijas stāsta bandits. Tā vietā viņš ir kļuvis par klusu, godājamu klātbūtni, kas darbojas pilnībā aizkadrā. Seriāls viņam nekad nav devis īstu iespēju izcelties. Tas šķiet kā nepabeigts darbs. Herkules parādījās tikai vienā sērijā Cirks, taču viņš atstāja iespaidu. Viņš ir senbernāra kucēns, kas nozīmē, ka viņš jau tagad ir lielāks par visiem pārējiem savu vecumu bērniem, un sērija neslēpj, kā šis spēks var tikt izmantots nepareizi. Viņš stumda Vintonu, piespiež viņu darīt lietas, ko viņš nevēlas, un vispār uzvedas kā huligāns, līdz pat Bingo no visiem cilvēkiem viņu aizrāda. Tad kaut kas mainās. Līdz beigām Herkules izmanto savu izmēru, lai paceltu Makenziju un grieztu viņu gaisā, un pēkšņi viss kļūst priecīgs. Šī attīstība no cilvēka, kurš izmanto savu izmēru, lai iebiedētu, līdz cilvēkam, kurš izmanto to, lai iepriecinātu, bija pelnījusi turpinājumu. Tur ir vesels tēls. Kāpēc Herkules nav atgriezies? Viņš varētu būt vecāks un jau citā skolas gadā. Viņš varētu būt pārcēlies, bet neatkarīgi no iemesla, šovs atstāja patiesi interesantu bērnu malā. Abi Jasperi. Šis patiešām mulsina un varbūt pats izskaidrosies. Bingo skolā ir 2 skolēni ar vārdu Jaspers. Jaspers G, Dobermans un Jaspers Dupelvē, Rotveilers. Sērijā Bobs Pilbijs, kucēns, kurš redzams kopā ar Mississippi Retrievers klases talismanu, tiek identificēts kā Jaspers, bet kurš no viņiem? Fani par to diskutē jau kopš tā laika. Darba teorija ir tāda, ka 2 varoņu ar pilnīgi vienādu vārdu esamība radīja pietiekami daudz neskaidrību veidošanas procesā, tāpēc scenāristi klusi izvēlējās vienu paturēt, bet otru ļāva izzust. Reālajā dzīvē 2 bērniem ar vienādu vārdu nav nekas neparasts. 7 minūšu animācijas sērijā tas ir loģistikas murgs. Viens Jaspers palika, otrs kļuva par zemesvītras piezīmi. Ko tu domā? Tie nav vienkārši aizmirsti blakus varoņi. Tie ir neatrisināti pavadieni seriālā, kurš gandrīz nekad neatstāja lietas bez atrisinājuma. Un ja Bluey mums kaut ko ir iemācījis, tad to, ka Bluey vienmēr agrāk vai vēlāk atgriežas, lai pabeigtu iesākto.